Šodien nedaudz savādāks video. Rudens vakari klusie, vajag kaut ko interesantāku pamācīties telpās. Te mēs esam kopā ar Inetu. Ineta, pastāsti, kas tu esi? Es esmu Ineta Meldē. Es ikdienā nodarbojos ar socioniku, un šobrīd ir brīnišķīgs vakars, kad mums notiek socionikas klubā pasākums, kad aicināti visi gan lietpratēji, gan arī iesācēji mācīties tikot. Kas ir socionika? Socionika ir teorija vai zinātne. Daudz gribētu ielikt par zinātni, bet diemžēl vēl tikai teorija par cilvēkiem, par cilvēku tipiem, par viņu uzvedību, un viņa socionika palīdz paredzēt to, kādas specialitātes varētu cilvēks strādāt un kāds viņam nepadosies. Skaidrs, un tad sanāk, lai viena no socionikas tādām apsolījumiem ir tāds, ka tu tā kā vari pateikt attiecībās, kurš, teiksim, ar kuru būs tur laimīgs vai tur nelaimīgs. Nu, es tā neteicu, bet jā. Nē, tu to neteici, bet, tu... Iespējamība, jā, ka cilvēks būs laimīgs ar kādu otru cilvēku kopā, vai tieši atkal nelaimīgs, jā, sociālīgi kaut ko var pateikt priekšā, bet tāpat tās cilvēkam jāstrādā ar saviem gļukiem smadzenēs. Žēl, ka nav. Cilvēki būtu viss vienkārši. Nu, tad jau pamēģinās. Tālāk, te mēs redzam Māri, Zaigu, Patrīciju, un, varbūt pastāst, teiksim, foršas meitenes, foršas puisītes, vai, teiksim, viņi varētu būt laimīgi kopā, Māris, teiksim, un Zaiga, kā tu domā? Māris un Zaiga. Iespējams, ka ļoti nē. Kāpēc tā? Viņu sociāli tipi nav sadarīgi. Bet draudzībai dara. Draudzēties viņi ļoti labi var kopā doties ceļojumos, bet tuvām attiecībām diezgan netiek. Kas varētu būt tie momenti, kas tur varbūt nesanāktu, teiksim? Nesanāktu? Tur jau tāda dziļākā psihosofija. Nē, bet no socionikas, kas būtu varbūt pietrūkstošais vai kas būtu pa daudz vai kā? Pietrūkstošais. Es domāju, ka to viņi negribēs, lai video viņi iesāk. Okay. Mana ētika neļauj to. Bet, skaidrs. Bet, ja atnāk, teiksim, pārīts un pateikt, Ineta, mums būs viss kārtībā, tad tu, pastāstīt viņiem godīgi. Ja viņiem nebūs viss kārtībā, ja viņiem nav viss kārtībā, tāpēc arī viņi droši vien, ka nāk pie mani. Un tad es viņiem pastāstu, kas viņiem īsti nav kārtībā, bet ko varētu vērst par labu. Māri, kā tu pats domā, ar Zaigu jūs tā parasti normāli viss? 10 gadi kopā, 3 bērni. Es domāju, ka socionika būtībā visu nenosaka starp sadarību. Šobrīd esmu kopā jau attiecībās gandrīz gadu. Ne ar Zaigu, ja ar citu meiteni. Ok, ar sadarīgu citu meiteni. Sociotipu, un tāpat tās ir konflikti, bet šie konflikti ir vieglāk risināmi, viņi ir vieglāk pārvarami, viņi ātrāk beidzās, ir vieglāk arī runāt par kaut kādām sāpīgām tēmām, un viņi ir īsāki. Skaidrs, forši. Tālāk, man jautājums ir, Alvils ar mums vēl ir no Agata daudz cilvēku, bet es skatos tādu, kur ir tādi harizmātiski. Un, teiksim, vai varētu būt tā, ka Alvilam ar Agatu, tā kā viss izdodās, tas tā kā fantāzija pasaulē, viņi, nav tā kā pāris un tā. Agatēja ar Alvilu jau ir lielāka procentuāla varbūtība, ka viņiem attiecības izveidosies. Jā. Ikdienas dzīvē lielāka saskaņa būs. Un kas viņiem varētu saskanēt, nesaskanēt? Nesaskanēt viņiem varētu būt dažādas intrigas veidoties dēļ tā, ka viņi abi ir ētiski, bet tā, principā, viņiem ļoti labs varētu sadarīt. Alvil, tu piekrīti, ka varētu būt viss labi? Laikam šis nebija ētisks jautājums. Jā, kāds bija jautājums? Vai, tāda sajūta līmenī, vienkārši fantāzija pasaulē, piemēram, ja tev būtu attiecības ar Agatu kaut kāds, tev ir sajūta, ka varētu būt labi viss, izdoties, tā kā, jo Ineta saka, it kā ok. Viņi vienreiz veda mani mašīnu mājās. Tas laikam ir jā. Labi,
Labi, Agata, kā tu tad domā, kas tur bija ar to vakaru? Kā tev liekas, vai tev ar Alvilu varētu būt tādas harmoniskas, ilgspējīgas, teiksim, attiecības izveidoties? Ņemot vērā to, ka es draudzējos ar tādu pašu tipu kā Alvils, es teiktu, ka jā. Jā, un tas vakars beidzās ar to, ka es viņu aizvedu mājās pie viņa, un pat es braucu Skaidrs. Paldies. Viens dūms tas bija, viens dūms. Pieredzi, un jautājums nākamais ir tāds, ja, piemēram, es tagad esmu kaut kāds džeks, sēžu tur 21. trolejbusā, un es gribu uzzināt kaut ko vairāk par socioniku pēc šī video noskatīšanās. Ko man darīt, Inete? Kā rīkoties, ja es gribu uzzināt kaut ko vairāk? Ja ir vēlme iepazīt socioniku, var apmeklēt šo te mājaslapu, vai arī atrakstīt man, var arī piezvanīt man, ja vēlas kādu kaut privāto konsultāciju. Uzliksim tad tekstiņu kaut kādu šeit augšā. Un tad kāds pakalpojums tas sniedz? Tu māci par socioniku? Es gan mācu grupās par socioniku, gan arī individuāli konsultēju, tipoju, gan arī personības attīstībai veicu konsultācijas. Un arī rudenī tagad tiek komplektēta jaunā grupa no 5. septembra. Super, tad ir iespēja iekļūt grupā. Jā, tikai vēl 3.5 palikusi. Labi, tad liels paldies, čau!